Viss sākās ar to, ka meklēju darbu, un tajā laikā mamma strādāja šeit kardioloģijas nodaļā un teica, ka ir vakants atvērts uzņemšanas nodaļā. Uz to brīdi, protams, 18-gadīgs būdams, likās kāda slimnīca, kāds sanitārs, bet, domāju, atnākšu, pastrādāšu, un 7 gadi jau pagājuši. Kaut kā tomēr tā medicīnas veist. Vislabākā iespēja, lai gūtu pieredzi, apkārt gudri cilvēki, ārsti, nāsas, sanitāri, cilvēki ar pieredzi, kā saka, teorija viens, bet, kad tu to visu redz dzīvē, prakse, tas daudz efektīvāk, kā saka. Izņemot, protams, ātrās palīdzības brigādi, mēs esam kā pirmā fronte, kur mēs dabūjam strādāt kopā ar pacientiem. Sanitāri, manuprāt, ir kā morālais atbalsts starp kolēģiem, stundas garas, pacienti plūsma liela un morālais dažreiz vajadzīgs. Dažreiz pacienti tiek stacionēti vai izrakstīti, un kad tu redzi, kāds pacients izsaka tev pateicību, tev liekas, ka tu dari tikai savu darbu, liela plūsma, tu par to nedomā, bet liekas, ka sīkumus izdari, bet tiem pacientiem tiešām tā palīdzība paliek atmiņā, kā lai saka.